Tā, es jums gribu parādīt grafikus, mazliet kā paraugu demonstrējumu. Tātad pa grafikiem runājot ir tā, ka tas nav kā diagnostisks pēt, mēs varam skatīties tās tendences, ap ko tas grozās. Mums paskatīties šīs, te šodien te bija viens klients, un perfekti to var visu saprast. Te ir sēnes sākums, iet sēnes beigas, un tās bumbiņas tiek kontrola mērījumi ik pēc 3 minūtēm. Un viņš tiek salīdzināts ar iepriekšējiem 3 minūtēm. Un jo lielāka ir atšķirība, varētu teikt, jo haotiskāk tās maziņdarbība, vai jo tālāk viņa no tāda optimālā vai stāvokļa, kurās viņi vislabāk spēj sev paši organizēt, tad tās bumbiņas ir tālu prom un ar tās trajektorijas. Un te var 33 minūtes ilgs sēns, un te var smuki redzēt, ding, 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 samazinās. Tā kā savs apgāstās eglītes princips. Tas ir viens tāds, un tad es parādīšu otru. Nu, lūk, un tas ir otrs grafiks. Tas pats cilvēks, un te ir, tā kā tālāk jāatkāpjas, laikam. Te ir laika skala. Tās ir kreisā, tā ir labā smadzeņu puslode. Un cik viņi vienmērīgi vai haotiski bijis. Un te var redzēt labajā pusē, abas puses diezgan haotiskas, ļoti aktīvas, un var redzēt arvien tuvāk. Un jo šaurāks, jo mierīgāk tā aktivitāte. Tad tas tā īsumā neiedziļinot teļās, kas tur notiekās, bet cilvēks uzreiz jūtās labāk, galva skaidrākam, un tāds redzējums uzreiz uz lietām ir savādāks, pozitīvāks, tā varētu teikt. Tā kā tiekamies Riga Brain seansos. Čau!